Laukos mītot Latvijas dvēseli, tādēļ braucām ārā no pilsētas lūkoties, kāda tā ir rudenī. Šoreiz mūsu pieturas punkts pagasts, kas paslēpies biezajos Kurzemes mežos – Zlēkas. Kā jums dzīvojās? Man dzīvojās labi, paldies. Tas kaziņas tās jūsējās, kas tur ganās? Jā. Jā, mēs varam aiziet apskatīties, jo jums vienkārši... Bet, protams, tā nebūs kazas skaistas no divas. Biruta no Kabeles uz Zlēkām dzīvot pārcēlusies tikai pirms neilga laika. Nopirkusi šeit māju un pārcēlusies kopā ar savu dzīvnieku Saimi, kaziņām un ēzelīti. Es nopirku to īpašumu. Saimniecība jau man bija un viņi atbrauc man līdzi. Kāpēc tieši no Kabeles uz Zlēkām atbraucē? Nu, tas laikam likteņa pirksts, es domāju. Vienkārši tā gadās. Nu, droši vien, ka tā ir tāda zemapziņas vēlēšanās bijis kādreiz tik pie kādas upes dzīvot un man gadījās dzīvē tā, ka es te braucu garām strādāt, ņēmu darbu. Pirms vairākiem gadiem un es te priecājos par to skatu, ka te saimniecei govs ganās un es vēl tā klusībā nodomāju. Nu, vēl pat pateicu, ka būtu feini, ja es te varētu. Uzmanies, ko vēlies. Pēc neilga laika sapnis piepildījies. Biruta nopirkusi māju, uz kuru braukusi pēc internetā noskatītas piekabes. Nu, kā jums pagaidām patīk te tais Zlēkās? Man uzreiz patīk. Un ne pagaidām, es domāju, ka uz mūžu. Biruta audzē kazas, gatavo no tām sieru un turpina iekopt un sakārtot savu nelielo piemājas saimniecību, kas atrodas skaistā vietā pie pašas Ventas. Savam sirds priekam viņa tur arī ēzelīti, ko atvedusi no Madonas puses. Tas ikdienas ganās kopā ar kaimiņu zirgu Lūkasu. Tā ir Marija Luīze, bet klička ir Maška. Ar saimniecību viņa cenšas tik galā pati, tomēr dažkārt nākas ņemt talkā palīgus. Bet tie vietējie man bija pirmais jautājums, kurš var nokaut aitu, jēri? Es atbraucu ar jēriem. Pazvanu šeit Ziedonim, man kaimiņiem Guna. Ziedonis var visu nokaut. Liemēs arī var gliemēs arī. Nu, mēs tā labi satiekam visu. Mailau! Mailau, mailau! Dodamies tālāk uz ciemata centru. Varbūt mums izdodas sastapt arī visu varošo Ziedoni, taču satiekam Osvaldu. Labdien, labdien, labdien! Vai ziniet, kur ir Ziedonis? Kāds Ziedonis? Es nezinu, man teica, ka ir Zlēkās Ziedonis, kurš viss var izdarīt. Nepazīstiet tādu? Božs? Es nezinu, Mošu. Es nezinu, Gatri? Viņš kaujot nost lops, viņš varot nokaut. Ko viņš vēl var izdarīt? Viņš varot visu nokaut. Ziedoni. Tas bija Božs Ziedonis. Izrādās Osvalds strādā vietējā uzņēmumā kopā ar Ziedoni. Kā jums šeit dzīvo? Normāli strādā. Ja bērns nebūtu, tad darbs var nebūt. Jā. Viņš pastāv, tad arī ir ko darīt. Ko pārējie? Nu, mēs ir šausmīgi. Es varu teikt, puslaiks tas strādā. Arī no Kuldīgas strādā, no Piltavas strādā. Daudz. Tie, kas tur nestrādās, tie. Tā bombžoja. Jā, arī tādi ir, jā. Jā, ir. Tā netrūk. Ir. Darbu uz vietējo uzņēmumu un citiem Latvijā no mežiem ik pa brīdim cauri Zlēkām ved arī lielie baļķvedēji, saceļot troksni un putekļu mākoņus. Taču kopumā Zlēkās dzīve rit mierīgi. Sastapties lēcinieki nesūdzas. Nevar sūdzēties. Negribas prom no laukiem. Ja tu esi dzimis un audzis, tad ne. Tas ir pilsētā, tas ir kā veci cilvēki saka, tā kā mērkaķis būrī. Nav tāds sajūta, ka daudz tie cilvēki brauc prom, paliek ar vien tukšāks un tukšāks. No Zlēkām īpaši baigi prom neskrien. Vien jaunieši un bērni paliekot mazāk, taču pagaidām Zlēku skola aizvien turpina darbu, un vietējais autobusiņš ikdienu izvadā tos no centra ārpus esošo skolu un atpakaļ. Zlēkās ir arī dažādas apskates vietas. Līdztekus vēsturiskajām ir arī nesen un arī šodien radītas leģendas. Zlēku tiltu ir iecienījuši daudz jaunie pāri, un to mēs varam redzēt uz sakārtām atslēgām tilta margās.
Zlēku tilts ir īsts pārbaudījums jaunajam, stiprajam vīram, kuram ir jāpērnas līga viņa pār šim garajam Zlēku tiltam. Un, protams, leģendārās Zlēku ūdens dzirnavas, kurās uzņemti kadri no filmas Vella kalpi Vella dzirnavās. Šobrīd dzirnavās ir viesunams, bet zlēcinieki pie saviem laukiem turas ar latviešu sīkstumu un ietlaidību, gluži kā Vella kalpi.